Čau visiem mazajiem mīļajiem susuriņiem, kas turpina skatīties šos video, lai gan mana apņēmība filmēt viņus ir tā kā ir, bet ir divas labas ziņas. Pirmā ir, man ir jauns telefons. Tas nozīmē, ka ar atmiņu šobrīd man nav problēmas un es varu filmēt. Un otrais, nāk pavasaris, tā kā beidzot sāksies kaut kas interesants stālī un es atkal varēšu filmēt un rādīt jums un mēs kopā visu kaut ko varēsim darīt. Tā kā jā, šobrīd ir 11. Ap kaut kādiem 12. mēs taisīsimies jau uz stalli. Šodien man pēc plāna ir jāpajāja Limereta un Grifons un jānovada treniņš. Mēs visu paspēsim, esmu gan pārliecināta. Nu jā, tagad mēs ēdīsim pusdienas. Tā labi, kamēr es nedaudz uzkrāsošos, lai es neizskatos šitā. Parunāsim. Principā, es esmu šokā. Bet es tikko apskatījos, un mums ir 500 sekotāju. Pa kuru brīdi tas notika? Es godīgi sakot, nekad nedomāju, ka es savā YouTube vispār sasniegšu kaut cik sekotājus. Jo man liekas, ka YouTube tāda izmirstoša lieta, godīgi sakot. Bet izrādās, ka nē, ka cilvēki skatās, cilvēkiem patīk. Tas tā baigi forši. Un īstenībā, kopš es sāku savu YouTube taisīt, es arī esmu sākusi skatīties citus YouTubus. Un īstenībā baigi interesanti. Nav nemaz tik traki, kā man likās, jo es vairāk YouTube skatījos savā bērnībā, ārzemju, blogerus un tādā garā. Un tagad kaut kā mazāk esmu. Bet acīm redzami, ka YouTube tāpat nemirst. Vienkārši es neskatos vairāk. Bet jā. Un vēl viena lieta, par ko es gribēju parunāt. Es tagad jums neizstāstīju, kā Limeretai rudenspērlē gāja. Jā, Limeretai gāja rudenspērlē ļoti labi. Vienīgais viņa bija piekususi. Tas bija tā. Jo es neatceros, mēs izbraucām kaut kādos 3:30, man liekas, no rīta. Ļoti agri. Un, jā, viņa ir jauna, viņa nebija vispār tik lielus gabalus braukusi, man liekas. Viņa kā kumeļš bija braukusi kaut kādas 2 stundas furgonā, bet ne vairāk. Jā. Un mēs braucām kaut kādas 4 ar kaut ko stundas, un viņa bija nogurusi. Līdz ar to, un viņa arī stresoja, jo viņai soļi ir superīgi, viņai soļi ļoti skaisti, plaši, ļoti labi. Bet tajā manēžā, viņa baidījās, stresoja, un arī YouTube video var redzēt, tur, kur bija tiešraide, ka viņas soļi ir tādi saspringti un viņas soļi uz zemi novērtāja. Lai gan viņai soļi ir ļoti labi. Bet es nevaru viņu vainot. Viņa ir piekususi un viņa ir mazs mīļš susuriņš vienkārši. Jā, leciens bija super. Par lecienu, principā, viņa parādīja savu standarta lecienu, tur nebija neko pielikt, neko atņemt. Viņa sliktāk strādā ar pakaļkājām, bet tas neko nemainīs. Un arī es runāju ar cilvēkiem, cilvēki teica, ka iespējams iejājot, viņa vairāk sāk slēgt un pierast, un tad viņa arī vērs vaļā to pakaļu. Princips, ko nozīmē zirgs nevar vaļā pakaļkājas? Principā, kad zirgs lec augstākus šķēršļus, viņam pakaļkājas vajag tā kā izmest. Jā, bet Limereta to nedara, Limereta saliek pakaļkājas zem sevis. Ko dara lielākā daļa zirgu, man liekas? Bet audzēšanas princips ir, ka zirgs to pakaļu tomēr izmet. Tiku skaidrībā ar savām uzacīm. Jā, kaut kā tā, es saku, rudenspērle bija superīga, bija arī daži jūs, kas pie manis piegāja. Tas bija ļoti mīlīgi. Limeretai ir pirmā bilde ar fanu. Tas ir super, tāpēc, ka, Grifonam jau ir daudz, jā, jo ar Grifonu mēs esam braukuši pa mačiem, un tad diezgan daudz cilvēki nāca klāt un prasīja, vai var nofočēties. Tā kā Grifonam ir bildes ar faniem. Limeretai nebija, jo Limereta nekur arī nebrauca. Un tagad viņai ir. Tas forši, jā. Apsveicu pirmo cilvēciņu, un es viņu saucu Emīlija, laikam. Apsveicu, ka tev ir pirmā bilde ar Limeretu. Kaut kā tā, vairāk uz stāli krāsoties nevajag. Atgādinu jums visiem, tagad ir āķīgs laiks, tāpēc izmantojam lūpu balzāmus. Man ir šāds te, šo es dabūju Dānijā.
Jā. Lūpiņu sviests. Bet viņš ir labs. Viņš nav slikts. Nu jā, kaut kā tā. Tagad esmu gatava. Iesim ģērbties. Zināt, kas ir interesanti? Es vienmēr, tā kā pēdējā laikā, es uz stalli smaržojos. Ar Victoria's Secret Coconut Passion. Šito es nopirku, varbūt pirms kaut kādiem 2 gadiem lidostā. Un sākumā man bija tāds, jā, cik forši, jo viņam ir arī šimerīši, spīdumiņi. Bet es viņu papūtumošu kaut kādas 2-3 reizes, un man viņš apnika. Un tagad es viņu lieku, kad es dodos uz stalli. Jā, es zinu, ka zirgiem ir pilnīgi vienalga, kā es smaržoju. Bet es viņu uzlieku, tāpēc, ka es zinu, ka es viņu nelikšu nekur citur. Un ne tikai zirgiem ir vienalga, kā es smaržoju, bet arī pēc pirmā iztīrītā bokša es smaržoju pēc sūdiem. Būsim reāli. Un ne pēc kaut kādiem kokosriekstiem. Bet, ja, vismaz smaržosim pēc sūdiem ar kokosriekstu smaržiņu. Un es viņus apūšu tā labi. Jo man viņš ir jāizstārā. Jo reāli es nezinu, kur viņu citur likt. Parasti es uz stalli dodos ar šo mažulīti triksīti. Jā, bet šodien viņa nedosies, viņa paliks pieskatīt māju. Tāpēc, ka sedat. Tāpēc, ka šis sunītis pievēma paklāju pa nakti. Un viņai ir sūdīgi. Tāpēc viņa paliks mājās pagaidām. Veseļojies, triksīti. Es tā, ka viņa stalī atkal ēdīs visādus sudus un tad vemstīsies. Gaidam, kamēr mašīna sasils, jo šajā vēsajā laikā, kad iedarbina mašīnu, ir jāpagaida, vismaz kaut kādas 2-3 minūtītas šobrīd. Kad ir mīnusi, tad vairāk. Tagad man mašīna rāda ir plus 1,5, bet ir 12,10, nekā paliks vēl siltāk. Es skatījos prognozē, man it kā rādīja, ka būs kaut kādi plus 4. Šaubos, ka pie staļļa būs plus 4, bet varbūt. Tāpēc, ka tagad, viss kūst, tas arī izgāja tikko ārā, un no jumtiem tek, tā kā viss kūst, jo mums ir šausmīgi daudz sniega. Es zinu, ka citur Latvijā ir maz sniega, bet mums ir šausmīgi daudz sniega. Tu jūs arī tūlīt redzēsiet. Labi, aiziet, braucam uz stalli. Tā, ka mēs šobrīd jau esam stallī un esam gaterī. Kāpēc mēs esam gaterī? Tāpēc, ka es jums gribu kaut ko parādīt, jo es atcerējos, ka jūs arī šo nezināt. Šausmas, es netaisīju video kaut kādus 4 mēnešus, un ir noticis tik ļoti daudz kas. Tā kā, jā, skatamies. Man ir furgoniņš. Tās ir mans mazais, skaistais furgoniņš, un šobrīd stāv gaterī, tā mums tehnika stāv. Tāpēc, ka es negribu viņu pa ziemu atstāt ārā, un es vispār negribu viņu baigi atstāt ārā, tāpēc viņš mums stāv šeit šobrīd. Netīras riepiņas, var redzēt. Jā, mans mazais, skaistais furgoniņš, trailerītis, kā kurš sauc. Tas ir Bokmanis, tie, kas nezina, Bokmanis furgonu pasaulē ir aptuveni tas pats, kas Audi, BMW, Mercedes mašīnu pasaulē, tā kā ļoti kruts. Jā, viņš nav no jaunākajiem, bet viņš ir ļoti labs. Var redzēt, ka tur ir Bokmanis, un tad tur bijusi kaut kāda uzlīmīta, un tad viņš iepriekš ir bijis Somijā. Tā kā, jā, bet man viņš ļoti patīk. Kas man viņam visvairāk patīk? Tā. Apiesim apkārt. Šis bija viens no galvenajiem puišiem, kad mēs pirkām. Tāpēc, ka puišiem ļoti nepatīk, ka mēs inventāru liekam... Puišiem nepatīk, ka mēs inventāru liekam mašīnā. Tā kā šeit mums ir segla telpa, tad, protams, ir tumša un nav īsti apgaismojuma, bet, tad, protams, visu vajadzēs iztīrīt un izslaucīt, bet princips ir, jā, mums ir segla telpa. Parādīšu jums ātri arī iekšiņu furgoniņam. Tur nav nekas tāds. Lūk, šādi viņš izskatās. Iepriekšējiem saimniekiem bija ponijs, tāpēc te ir mazais uzlikts, un es neņemšu nost, jo mums ir Aleksa, kā arī ir ponijs. Bet, jā, šādi tad ir arī tā kā barotavas zirgiem. Kas man īsti nav vajadzīgs? Ir gaisma. Es nezinu, vai viņa strādā, bet varētu mēģināt viņu sataisīt, ja viņa nestrādā. Lodziņi ir ļoti superīgi. Kaut kā šitā viņš izskatās.
Sienas viņam ir pilnīgi jaunas. Sienas sataisa iepriekšējie saimnieki pirms pārdošanas, un puiši skatījās, ka viss ir perfekti sataisīts. Tā kā reāli iepriekšējie īpašnieki nežēloja naudu. Viss ir superīgi. Un ir jauns arī grīda. Nu, te ir vēl tas paklājs. Paklāju arī vajadzēs nomazgāt. Bet zem paklāja ir grīda, un grīda arī ir jauna. Tā kā, un grīdai arī nav izmantots lētais kaut kāds finieris. Nē, ir izmantots diezgan dārgs materiāls. Tā kā tas ir superīgi. Nu, principā, jā, nu var redzēt, ka viņa ir lietota, bet vai man tas kaut kā ietekmē? Nē. Superīgs furgons. Mēs ar meitenēm noteikti vasarā vai kaut kad pavasarī, ka būs silts. Viņu mazgāsim, tīrīsim, jo viņu vajag visu nomazgāt. Bet, jā, šāds izskatās mans mazulītis šobrīd. Atnācu uz stalli, sanesu jau inventāru, nu ne visu, bet daļiņu. Un es skatos, ka mums te plūdi ir. Kakas. Bet, jā, izskatās, ka tūlīt stallī būs ūdens. Tāpēc, ka viņš neiet prom. Man šeit ir speciāli izraksts tāds kā grāvītis, lai viņš ietu uz šito grāvi. Viņš te ir apledojis. Es nevaru viņu dabūt. Mīlu ziemu. Nu, neko. Aiziesim paskatīties uz laukumu, kurā vietā ir slidens, jo tagad kā viss skūstas pieļauj domu, ka dažās vietās ir slidotava. Lai gan vakar mēs jājām bija ok, jo es zinu, kurās vietās ir slidenāks. Bet man interesē šitan. Nu jā, ja ļoti gribēs, nav traki. Nu, teiksim tā, ja iet tur, kur ir atkusis, tā jau te ir nekas. Bet tur, kur nav atkusis, tur varētu slīdēt. Nu jā, šis pagrieziens laikam lēkšos nebūs izejams. Varbūt tikai riksīšos. Un te jau atkal ir atkusis, te jau mierīgi var. Un te jau atkal ir pagrieziens. Nu šitien ir viss problemātiskākais stūris manā laukumā. Jo mums likās, ka te nekrāsies ūdens, un mēs neielikām te melorāciju. Līdz ar to te krājas ūdens. Un var redzēt, te bija peļķe. Viņa aizsala. Un te ir ledus. Jā. Tāpēc es noliku stabiņu, lai meitenes neizdomā te iet. Bet pa lielu oklu, principā, es teiktu, ka nav tik traki. O, paska. Te es kordoju zirdziņus. Te jau ir pilnīgi atkusis. Te jau ir super. Vēl tur bija. Aiziesim pie tā stabiņa, paskatīsimies. Jo ļoti svarīgi izstaigāt laukumu ar kājām, pirms tu jāj, lai tu zini, kur kas ir. Nu, ot, kā es saku, augšējais slānis ir atkusis un apakša nav. Ai, jā, te tāpat nevarās baigi. Nu jā. Nu labi, skatīsimies. Pie tā stabiņa neiesim, bet nu mums ir pietiekami, kur griezt voltus. Aiziesim vēl. Šitas stūrītis arī nav atkusis. Paskatīsimies. Bet vakar te neslīdēt. Es domāju, nevajadzētu būt problēmām. Nu jā, te nav tik traki. Te neslīd tik traki. Ok. Labi, iesim pēc grifona. Nolaupījuši ko iz to milži. Čau, grifā! Jā, viņam nopūta. Negrib viņš strādāt. Nu, bet neko. Vakar, sanāk, viņam ir pavasaris galvā. Aizvakar viņš man kordā šausmīgi skrēja. Vakar pajāja viņu viena meitene. Arī jautri gāja. Nu, un es izdomāju. Nu, šodien viņu vajadzēja jāt vēl vienai meitenei. Bet viņa ir slima, un es nemaz nebrīnos. Tagad klejo rotavīrus un gripā apkārt. Tagad tas normāli, ka cilvēks slimo. Un tad, ja es izmantošu iespēju, un viņam nebūs brīvs, viņam būs jāstrādā ar mani. Un es viņu pēdējo reizi jāju, mēs gājām ap vidū. Viņš bija tāds. Interesants. Tā kā, grifā, kur tu paliki? Tā kā, jā. Paskatīsimies, kāds viņš būs šodien. Mēs jau esam boksītī, iztīrīju viņu. Tagad sāksim sagloties. Viņš lielais zirdziņš. Viņš ir tāds mīļumiņš, es nevaru. Meitenes irreiz saka, ne, viņš nenāk pie manis mīļoties, ne, viņš irreiz ir jāpierunā. Tīsnībā viņš ļoti liels mīļus zirdziņš. Jā, man ir statīvs. Tā kā es zinu, ka man nebūs neviena, kas nofilmē uz laukuma.
Bet es nolikšu statīvu un cerams, ka redzēsies, ko es cenšos grīfīti, ko es centīšos darīt. Bet jā, visu treniņu es, protams, nefilmēšu, bet tad, kad mēs jau būsim iesildījušies un sāksim darīt kaut ko interesantāku, cerams, ka mums ļaus laukums darīt kaut ko interesantāku, tad es uzlikšu statīvu. Grifons ir apsaglots, un ja skatās timerī, cik ilgs ir šīs video, protams, es jums pātrinu, bet tā jau es nepātrināju. Un te ir 3 minūtes 40 sekundes. Tik daudz man prasīja, lai apsaglotu zirgu. Tā tagad es ātri uzvalku čiveri, un mēs varam iet jāt. Tā grifītis laiza savu horsliksu, mēs jau esam pēc treniņa. Lūk, šāds te. Es viņu nopirku tepat Krāslavā, izrādās ir veikals. Jā, govs patraucēja. Bet izrādās, ka tepat Krāslavā ir veikals, kur pārdot horsliksus. Un tad es viņam nopirku. Nu, ne tikai viņam. Jebkuram zirgam, kuru es pajāju vai pastrādāju, tad es pēc tam ielieku horsliksu, lai viņi palaiza. Jā, kā mums gāja mums labi. Vispār nav ko sūdzēties, Grifons ir perfekts zirgs, super vienkārši jājams. Ļoti man viņš patīk. Ko viņš bija sācis darīt? Viņš bija sācis gulties pavadā. Tad mēs pie tā nedaudz pastrādājām, varbūt pirmās 5 minūtes un pēc tam viss. Grifonam ļoti patīk stabilitāte. Respektīvi, viņš zina, ka ir rikši, ir virziena maiņa, ir rikši otrā virzienā, tad ir soļi, tad ir palēkšošana, laikš otrā virzienā. Un viņam šausmīgi kaitina, ka kaut kas no tā mainās. Un šodien viņu mēģināja pakaitināt, kas man sanāca. Viņš sāka raustīt pavadu, viņš sāka tā kā, Matra, ko tu dari, nav šāds ritms, ir pilnīgi savādāks. Bet neko, es viņam izstāstīju, ka hei,
Tu nevari zināt, kas ir jādara. Es viņam izstāstīju to, ka zirgam ir jādara tas, ko liek viņam jāatniegs. Nu labi, tagad es iztīrīšu boksīti Limeretai un Aleksai un sakaisīšu Limeretai, un tad mēs jāsam Limeretu. Tā, Grifoniņš iepakots, Limeretas boksis pabeigts, Aleksas boksis iztīrīts, bet nav salmi un sienas salikts, un Grifona boksī vēl es neko nedarīju. Iesim tagad, izvedīsim ārā Grifonu un ņemsim Limeretu. Tā, no Grifonas jau palaidu, iešu tagad pēc Limeretas, viņa noteikti bēgs. Viņa parasti bēg, kad es eju pie viņas, jo viņai šobrīd ir ieslēdzies tas, ka, nē, es negribu strādāt. Bet jā, zirgi jau kādu laiciņu staigā šajā ziemas aplokā, un vēl vismaz kādi 2 mēneši viņi šeit būs. Čau, Reta! Čau, meitene! Iesim strādāt! Re, kur aizbrauc Valdis. Viņš šobrīd strādā mežā ar Belarusu, vedā visādus baļķus, zarus, balku, visu kaut ko. Īsāk sakot, kokus. Kas ir jāizdara tikko iztīrītā boksī? Jāatšurā. Protams, Reta, vai ne? Nu jā, ārā jau nevarēja. Tā, Limeretus iztīrīju, viņa gan nestāv tik mierīgi, cik Grifons, kad viņu seglo. Jūs tūlīt redzēsiet, viņa steigā apkārt. Bet arī nav tik traki, kā agrāk bija. Viņai visvairāk nepatīk segli, kad seglus liek. Bet tā, normāls, pilnīgi mierīgs jauns zirgs. Runāšanu Limeretu man sanācas apseglot 4 minūtēs. Nu tā, ko gan es jums varu pateikt par Limeretu? Principā Limeretas šobrīd tāds niķis ir, ja tu vienā vietā taisi vairākus voltus, viņa velk prom, jo kamēr tu vienā vietā taisi vienu voltu, ok, viss kārtībā, un tad mēs aizējam uz lielo apli. Bet to es piefiksēju vakar tikai, un vakar mēs mocījām viņu uz šo te. Līdz ar to, jā, šodien arī pastrādāsim uz voltiem, jo princips ir tāds, ka, kad tu uztaisi vienu voltu, viss kārtībā, kad tu uztaisi otru voltu, nu viņa izejā uz lielo apli, velk vienkārši uz lielo apli un nesaliecas un neturpina iet kā voltā. Nu jā, un tā kā tas ir mūsu šobrīd mīnusiņš, tad mēs pie tā strādāsim. Bet es domāju, ka viņa būs piekusus, jo vakar es viņu mocīju.
Tā, kā mums gāja ar limeratu? Ar limeratu mums gāja perfekti. Ļoti labs bebis viņa ir. Ļoti gudru mitine, jo. Es domāju, sanāk, kamēr mēs ielēkšojāmies, viņa vēl mani voltā valkāja, bet minimāli. Un es domāju, labi, pasaukšu kādu, lai pafilmē, lai jūs redzat. Un kā tik kāds filmē, protams, viņa uzvedas perfekti. Ja es viņai arī horsliksu noliku. Tagad, lai pastāv kaut kādu pusstundiņu, kamēr izkalst. Man tikmēr ļoti ātri jāiztīra Grifonam boksis un jāpabeidz Aleksas, jo pēc 20 minūtēm man būs meitene, un zinot viņu, viņa ieradīsies jau pēc 10. Viņa vienmēr agrāk brauc. Tad viņa varēs man palīdzēt te visu sakārtot. Ja man tur ir bardaks, raku kā aizsargi mētājs, tad tur ir segli, mani zābaki, sviedrenas. Jā, daudz kas ir jāizdara. Un mums ir 20 minūtes palielam. Ok, aiziet. Tā, ka bokšus es iztīrīju, vedam limeratu ārā ar Viktoriju, Vika pārmāju. Jā, atstāsim limeratu aplokā un paņemsim Aleksu. Un tā jau Viktorija arī saglosies, tīrīsies, un tad viņai būs treniņš. Kamēr Viktorija tīras un saglojas, mēs uztaisīsim zirgiem vakariņas. Grifons man ēd 2 savas rauzām un gandrīz pilnu kausiņu ar lucerni. 100 gramus ar mikroelementiem. Limerata man ēd 2 saviņas rauzām un puskausiņu ar pavlo musli. Arī 100 gramus ar mikroelementiem. Aleksa man ēd 2 savis rauzām un 75 gramus ar mikroelementiem. Un 2,5 karotītes ar šo elpošanas piedevu. Viktorija ar Aleksiņu jau ierikšojas. Mēs šobrīd mācamies atslābināt zirgu. Tāpēc, kā Aleksa mums ir zirgs, kas šausmīgi uzvalkas, viņa sāk valkāt bērnus, viņa sāk skriet, viņa lēkšo, viņa ignorē, un tagad mēs mācamies, ko nozīmē atslābināt zirgu, kā to izdarīt, un šobrīd paska, Aleksiņa ļoti atslābusi. Nu aiziet riksis. Nedaudz gaisa bučiņas. Vot, super. Paņem atpakaļ, lai viņa neskrien. Jā, ļoti labi. Un soļi. Ļoti smuki. Super. Atkal riksis. Pabrīvo pavadiņu. Vot, ļoti labi. Te varēja redzēt, ka viņa tikai no tavas domas jau aizgāja rikšos. Un solis. Super! Pamainam virzienu. Labi, riksītis. Kāja. Jā, un solis. Ļoti labi. Ot, tagad es redzu, ka perfekti tev sanāk. Atkal riksis. Kāja. Neļauj skriet. Ota. Un solis. Atkal riksis. Piebremzē, jā. Un soļi. Un tagad pabrīvo pavadiņu un atsoļosties. Nu, Viktorija jau tur atsoļojas. Šodien treniņš nebija fiziski grūts, bet drīzāk morāli, jo mēs mācamies atslābināt Aleksu. Respektīvi, visu darām, lai Aleksa nestreso, lai viņa ir lēna un mierīga un neskrien, jo Aleksai ir šitas, ka viņai vienkārši aiziet ciet, un viņa skrien, viņa velk pavadas, velk manus bērnus pa visu pasauli, un lai viņa tā nedarītu, mēs tagad mācamies, lai mani bērni sastrādājas ar viņu.
Un šodien mēs to mācījām Viktorijai, un beigās jau ļoti labi sanāca, bija super. Sākums, protams, ir kā ir, bet beigas bija superīgas. Nu jau ir 5:30. Viktorija nosaglosies, sanesīs inventāru, un visticamāk tad mēs arī zirdziņus vedīsim iekšā, Grifonu un Limeratu. Un tagad viņi būs iekšā, tad mēs arī viņus barosim. Tā kā Aleksai tikko beidzās treniņš, tad vismaz pusstunda viņai būs jāpagaida, un sanāk perfekti. 6 tieši varēs viņai jau ēst. Tad mēs pagaidīsim Viktoriju. Tā, vedam iekšā zirgus. Man ir Grifons, un kaut kur tur aizmugurē ir Viktorija ar Limeratu. Jā, Vika pieteicās ņemt Limeratu, un tur man paliek šīs bumbulītis. Tā, visi zirdziņi ir iekšā. Grifons jau ir savā nakts krakliņā. Pagaidām, kamēr naktī ir mīnusi, es viņam vēl lieku sedziņu, kā tik naktī būs plusi, viņam sedziņa vairs neies. Tūlīt Viktorija atnesīs Grifona spainīti ar ēdienu, un tad mēs viņus barosim. Zirdziņi ēd vakariņas, Grifons savā barotavā, jo viņš ir vienīgais, kas nav neko norāvis. Limerata, protams, no zemes ēd savā bļodiņā. Bet, viņai, man liekas, arī patīk no zemes ēst. Un tad Aleksiņa arī no savas improvizētās barotavas. Tā kā ir jau tumšs, var redzēt, un es došos mājās. Bet es tā izdomāju, ja jau šis ir dienas vlogs, tad kāpēc mans dienas vlogs beidzas stallī? Jo viņš nebeidzas stallī. Tāpēc brauksim mājās, un jūs vēl mani pavadīsiet mājās. Čau, mitene! Čau, mitene! Čau! Ilgojies! Kā tev ar veselību, ko? Kā tev ar veselību? Viss labi? Lova, tu mitene! Tikko atnācu mājās, izdomāju ātri nomizot kartupeļus, un tad izvedīsim Triksi ārā, jo Triksis grib čurāt. Bet kartupeļi ilgi vārās, un man parasti nav ko darīt, kamēr viņi vārās. Tad tikmēr, Triksi ies ārā. Triksis iet čurāties. Kamēr mēs ar Triksīti pastaigājamies, izdomāju jums izstāstīt vienu apkaunojošu stāstu. Īsāk sakot, kad Triksis bija kucāns, man nebija vēl mašīnas tiesību, un mēs braukājam ar autobusu, un Triksis ar mani. Un respektīvi, mēs braucam. Viss ir baigi forši. Līdz brīdim, mēs iesim uz otru pusi. Triksi nāc, mēs ejam uz otru pusi. Neiesim šeit. Līdz brīdim, kad Triksis, sanāk, man vajadzēja no vienas vietas aizbraukt līdz Daugavpils autoostai, un tad no Daugavpils autoostas pārkāpt un braukt uz Krāslavu. Man liekas, tā bija. Es aizbraucu uz Daugavpils autoostu ar autobusu, un tad es nevarēju atcerēties, cikos man ir autobusu uz Krāslavu, un es stāvu ar Triksi. Triksis ir pie pavadiņas. Es stāvu maliņā un skatos telefonā, cikos man ir autobuss. Un šis mazais dunduks izdomā, ka viņa autoostas vidū noliks kluci. Un viņa to izdara, kamēr es skatos telefonā. Respektīvi, es neredzēju, kurā brīdī tas notika. Un tad es vienkārši paskatos uz Triksi, un viņai blakām ir kaka. Un visi cilvēki, kas ir apkārt, viņi uz mani skatās. Tas bija briesmīgi. Tas bija reāli šausmīgi. Bet neko. Jā, tāds mums ir apkaunojošs stāsts. Jā, Triksi? Moža miteni. Es paspēju jau pasteidzināt suni un ieiet dušā. Un kartupeļi vēl nav gatavi. Labi, bet taisamēs tālāk. Es domāju, ka ar kartupeļiem būs cīsiņi, bet man nav daudz, man ir 6 cīsiņi. Un tad man ir šampiņoni, kuri, var redzēt, jau dzīvos pēdējās dienas. Tagad es uztaisīšu šampiņonu mērci ar kartupeļiem un cīsiņiem, un gan jau būs labi. Tad šādi izskatās manas vakariņas. Sataisīju arī Valdim, protams.
Nevaru sagaidīt, ir 7:30, es šausmīgi gribu ēst, un jā, es iešu ēst. Es gan vēl atpūsties neiešu, paēdīšu, un man jāedito šis video, jāliek viņš YouTube'ā, lai jūs rīt viņu redzētu, bet jūs es gan laidīšu atpūsties. Nu labi, paldies, ka noskaties šo video, neaizmirst uzspēst laiku, un, ja tu vēl neesi man piesakojis, noteikti to izdari. Labiņi, atā!